esmu laikam vissenākais darbinieks Skandagrā. Es esmu Skandagrā no pirmās dienas. Universitātes laikā man jau uzrunāja cilvēki, kas dibināja Skandagru. Viņai vajadzēja cilvēku pirmajā brīdī šoferi, kas pārzina lauksaimniecības produktus. Dāņu vadītājs, kas bija pirmais tieši, kas dibināja BTC, vēlāk Skandagru. Viņš uzreiz pateica, kā tu pabeigsi universitāti, tiks uzreiz par tirniecības pārstāvu. Es pat nebiju pabeidzis, tas bija gads kaut kur man jāgaida, bet man jau pēc 10 mēnešiem iedevu jau tirniecības pārstāvu auto, es jau darbojos pie klientiem. Un tad pakāpeniski uzņēmums lēnām auga, nāca klāt jauni pienākumi. Tad es pārņēmu arī auga aizsardzības līdzekļu un lapu mēslojumu grupas, mikrogrupas. Tā tagad jau man ir 9. sezona jau grupu atbildība. Kas ir iepirkuma menedžerim jādara? Viņam jāiepērk vai jādabū preces, kas ir konkurētspējīgs, ko var viegli un pārliecinoši tālāk pārdot tirniecības pārstāvs. Man ir tas uzdevums ne tikai labi iepirkt, bet arī pēc tam pārliecināt to tirniecības pārstāvu pārdot. Lai atkal tirniecības pārstāvs varētu aiziet pie klienta un pastāstīt to, ko es viņam stāstīšu, tad tirniecības pārstāvjiem atkal jāpārliecina klients. Tas nav tikai viens produkts, tie ir pār pa 100, ko es varam iedomāties, cik daudz zināšanas arī tad man ir jāiegūst no ražotājiem, no dažādiem izmēģinājumiem Eiropā un citu vietu, un tās visas zināšanas man jānodod tālāk mūsu cilvēkiem. Ir cilvēku daktari, tad mēs esam augu daktari. Man pašam bija doma, kad es to izpildīšu līdz 2025. gadam, respektīvi būt līderis auga aizsardzības līdzekļu tirniecībā Latvijā, bet netīšām tas sanāca izdarīt jau pagājušajā gadā. Tas laikam ir tas lielākais gandarījums. No otras puses arī tā ir zinām atbildība, kā to visu tagad noturēt. Mainās, nāk dažādi aizliegumi, zaļie kursi, nāk jaunās tehnoloģijas, lapu mēslojumiem par biotehnoloģijas, bioauga aizsardzība, baktērijas, dažādas stimulanti augiem, lai viņi būtu spēcīgāki, lai mazāk auga aizsardzības līdzekļi jālieto. Šobrīd mainās lauksaimniecība ļoti, cilvēki paliek vien vairāk uz pasaules. Bet tā zeme jau ir, cik tie resursi ir, tik viņi ir, tāpēc jādomā uz priekšu. Tas tagad laikam būs tas galvenais dzinulis, kā paēdināt tautu. Kas man palīdz tieši atgūt to enerģiju? Viennozīmīgi tā ir ģimene, kas motivē, kas palīdz, kas atbalsta, kas, ja man ir varbūt kādreiz nāk kādi grūtāki brīži, tad man ir ļoti laba sieva, es teikšu, psihologs, kas noliek mani vietā. Un, protams, man enerģiskie kolēģi, bez viņa atbalsta mēs viens otru mēģinām atbalstīt, tāpēc mēs esam tāda saliedēta komanda. Ja vienam iet sliktāk, tad mēs pārunājam, kas tur ir, ko mēs varam darīt. Mums ir izcila komanda, mums ir motivēta komanda, mums ir saliedēta komanda, mums ir zinoša komanda, un bez tās būtu ļoti grūti. Un tad nākošais līmenis jau ir vadība. Un, ja ir saliedēta, motivēta komanda un zinoša un progresīva vadība, tad uzņēmumam nav par ko sūdzēties. Kas man patīk, 19 gadi, vai tad, cik tad ilgi tu var apmēram. Bet tik interesanti, katrs gads ir savādāk, un tā komanda ir, man patīk ar komandu strādāt. Mēs esam izveidoti, es nerunāju tikai par tirniecības komandu, es runāju par finansēm, par grāmatvedību, par mārketingu, par loģistiku, par apkalpojošām noliktavas džekiem. Un tev patīk strādāt ar tiem cilvēkiem, un katram ir savas idejas un domas, un tad tev patīk apspriest. Man tas novēlējums neraudāt pa dzīvi, bet iet uz priekšu un būt optimistam.